Šī kustība, kuru tu gatavojies veikt, ir pravietiska. Piepildījums lietām, par ko Dievs ir runājis iepriekš, un šī kustība notiks Jēzus Kristus vārdā. Šai pravietiskai kustībai tik daudz pievienots. Šī kustība, tā nav kārtējā pārvietošanās, tā nav vienkārši nākama atrašanās vieta. Dievs kaut ko dara. Šī kustība mainīs visu tavas dzīves virzienu, gaitu, attīstību. Tā ir liela lieta, tā nav parasta kustība. Tu iespējams gavē, kur Dievs tev teica gavēt. Dievs tevi sagatavo, Dievs stipri runā par kustību. Daudzi tiek pozicionēti, kur pieder. Vai kādi ieiet tuksnesī, vai nāk ārā, šis vārds var būt priekš tevis tagad vai vēlāk. Tev jāzina sava sezona. Bet kādiem no mums šī kustība ir pravietiska. Tā ir apsolījuma piepildījums, ko Dievs iepriekš tev ir runājis. Dari to, ko Dievs tev liek darīt. Gavē. Jesaja 30:21. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to. Kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Seko svētā gara balsī, jo tu pārvietosies uz kaut ko pilnīgi savādāku. Jauna atrašanās vieta. Dievs kustās, lietas sakārtojās, lietas notiek. Pravietiska kustība. 1. Mūzes 46, 1-7. Un Izraels devās ceļā ar visu, kas tam bija, un nonāca Bēršabā, un viņš upurēja kaujamos upurus sava tēva Īzāka dievam, un Dievs runāja ar Izraēlu parādībā, naktī un sauca: Jēkab, Jēkab, un viņš teica, te es esmu, un viņš sacīja, es esmu Dievs, tava tēva Dievs, nebīsties noiet uz Ēģipti, jo es tevi darīšu par lielu tautu, un es iešu kopā ar tevi uz Ēģipti, un es tevi atkal vezdams atvedīšu atpakaļ, un Jāzeps ar savu roku aizspiedīs tavas acis. Tad Jēkabs cēlās no Bēršabas, un Izraēla bērni veda Jēkabu, savu tēvu un savus mazos bērnus un savas sievas ratos, kurus faraons bija sūtījis, lai tos atvestu. Un tie paņēma savus ganāmpulkus un savu mantību, ko tie Kanāna zemē bija ieguvuši, un tie devās uz Ēģipti. Jēkabs ar saviem pēcnācējiem. Viņa dēli un viņa dēlu dēli bija kopā ar viņu, arī viņa meitas un viņa mazmeitas un viss viņa dzimums. Viņš tos veda sev līdzi uz Ēģipti. Jēkabs ceļo uz Ēģipti, lai piepildītu pravietojumu. Viņš pārvietojās pravietiski, kā Dievs teica. Dievs svētīja ievērojami viņus Ēģiptē. 1. Mūzes 47:6. Ēģiptes zeme ir tavā priekšā, vislabākajā zemes daļā, lai apmetas tavs tēvs un tavi brāļi, Gošanas zemē, un ja tu atzīsti, ka starp viņiem ir krietni vīri, tad iecel tos par pāraugiem, tiem lopiem, kas man pieder. Šī kustība bija iepriekš pravietota, cilvēki gāja Ēģiptē un kļuva vergi, bet tad Dievs sūtīja atbrīvotāju. Šī kustība, ko izrēlieši izdarīja, ieveda viņus verdzībā. Tas nenozīmē, ka tā kustība, kas nāk, ir slikta. Tas to tā nenozīmē. Šī kustība ir lieliskam mērķim. Tava kustība radīs ievērojamu ietekmi. Šī nav parasta kustība. Mateja 2:19-23. Kad Hērods bija miris, redzi, tā kunga eņģelis parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja: Celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraēla zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Un viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti un nonāca Izraēla zemē. Bet, kad viņš dzirdēja, ka Jūdejā valdīja Arhelavs sava tēva Hēroda vietā, tad viņš baidījās turp noiet. Un sapnī saņēmis norādījums, viņš atgriezās Galilejas robežās, un turp nonācis viņš apmetās pilsētā vārdā Nācarete, lai piepildītos praviešu vārdi, kas sacījuši, viņu sauks par Nācarieti. Atgriešanās Nācaretē tā bija pravietiska kustība. Tas jau bija pravietots. Šī kustība, kura būs tev, ir pravietiska, un tā piepildīs kaut ko, ko Dievs ir runājis tavā dzīvē. Tiem, kuriem Dievs saka doties atpakaļ uz dzimto pilsētu vai vietu, kur iepriekš bija, tad dari to. Daži no mums nevēlas doties atpakaļ mājās.
Pārvietojies, lai piepildītos pravietojums tavā dzīvē. Svētība šajā kustībā, paklausība atnes svētības. Šoreiz būs ļoti atšķirīgi šajā kustībā. Tavs izredzētais vīrs varbūt tur biznesa plauks, kā nespēja iedomāties. Tā var būt vieta, kur kalpošana paceļas vai sākas, vieta, kur Dievs saka būvē. Ābrahāms pārvietojās bez vilcināšanās, 1. Mūzes 12.1. Un tas kungs sacīja uz Ābrāmu: izej no savas zemes, no savas silts un no sava tēva nama uz zemi, kuru es tev rādīšu. Un es tevi darīšu par lielu tautu, es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Un Ābrāms izgāja, kā tas kungs to viņam bija sacījis, un līdz ar viņu izgāja Lats. Veicot šo kustību, tev kādas lietas jāatstāj aiz muguras. Psiholoģiski, emocionāli, mentāli, fiziski. Vecais domāšanas veids, emocionāls pieķeršanās pat lietām, kuras grūti atlaist. Varbūt lietas vairākas, kuras nevēlies atlaist, bet tas ir jādara. Tas ir svarīgi. Ir kādas lietas, ko nevari ņemt uz jauno vietu, kur Dievs tevi ved. Un nesūdzies. 2. Mūzes 16.1.3. Un visa Izraēla bērnu draudze devās ceļā no Elimas, un tie nonāca Sina tuksnesī, kas atrodas starp Elimu un Sinēja kalnu. Tas notika 2. mēneša 50. dienā pēc viņu iziešanas no Eģiptes zemes, un visa Izraēla bērnu draudze kurnēja pret Mūzu un Āronu tuksnesī. Izraēla bērni teica viņiem: kaut tā kunga roka būtu likusi mums mirt Eģiptes zemē, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem un mums bija maizes papilnam, ko ēst, jo jūs mūs esat izveduši šeit tuksnesī, lai visa draudze mirtu badā. Nesūdzies par to, ka nesaproti, par to, ka ir mazāk ēst. Mateja 4.4. Bet viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes viena, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Dievs nodrošina. Šī kustība, ko veiks, ir pravietiska, un tā piepildīs pravietojumu. Tas ir kaut kas, ko Dievs tev teica kādu laiku atpakaļ, un tagad tas būs piepildīts.